Jau 9. gadu Jaunjelgavas laivu piestātnē tika dots starts Daugavas pārpeldēšanas festivālam, kur peldētāji dodās pāri Daugavai no Jaunjelgavas uz Skrīveriem un atpakaļ. Lai arī laiks peldēšanai bija ļoti piemērots, saulains, silts, bez vēja, iepriekš uzstādītais rekords tomēr netika pārspēts. Vai pirmoreiz peldējāt pāri Daugavai šajā festivālā? Jā, pirmoreiz, jā. Principā vakardien uzzināju, ka štādi vispār taisa. Es domāju, pieteikties atbraucām te. Nopaldēju laiku 4:40. Tas ir labs laiks? Man šķiet labi, jā. Es nezinu, kādu laiku gaidīju, bet man likās, ka būšu pirmais. Jā. Jau bija tāda sajūta, ka būsiet pirmais? Bija tāds, man jau tur, mēs tur atbraucām, viņi jau teica, tu jau tur pirmais būs. Kāda bija ūdens kvalitāte un vai straumi netraucēja? Peldot atpakaļ, nē, tad, kad iesildījās turpceļu, nedaudz likās stumji tā kā prom. Bet kopumā labi. Ūdens temperatūra arī laba, kā citi tur hidrotērpos peldi. Nevajadzēja nemaz, ir ļoti silts, ļoti labs laiks. Izstāsti, kā tu jūties? Īstenībā labi, man bija žēl, ka es nebiju pirmā, bet es jau redzēju, ka tā sieviete no Ikšķiles, kad viņa ir laba peldētāja. Jā. Tu nepeldi pirmo gadu, tev ir arī iepriekšējā pieredze. Cik gadus tu piedalies un kā tu varbūt vērtētu šodienas peldējumu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem? Man ir sajūtas skaits, cik es esmu peldējusi. Es pieļauju, ka 4. gads, tā kā šitais man varētu būt. Un šodien bija īstenībā ļoti baudāms. Tas pasākums ļoti maz varēja just traumi. Bija pat neliela, bet bija vietām, bet ļoti, ļoti maziņa. Gadās arī tāda situācija, ka iedūmā blakus peldētāji? Jā, es esmu, piemēram, piedalīsies vienreiz triatlonā. Un vienkārši tev iedragā ribās, vienkārši otrs iespēr, viņš riktīgi atsperās un tev ribas, tu jau aizsit telpu šeit arī. Es tā kā bažījos par to startiņu, no Skrīveru puses. Es jau skatos, Džeki jau atsperās ar kāju pret to bortiņu. Es tādu, nē, labi, visu cieņu lūdzu peldiet, jo viņi triatlonisti. Bet, dabūju arī šodienas, bet nekas, tas piedarās pie lietas. Vienkārši ir jābūt tam gatavam, ka tas var tā būt, un ir labi, ja tu to zini iepriekš. Pastāstiet lūdzu Staburagam par festivāla pārpeldēšanas pirmsākumiem, no kurienes nāk tā ideja? Ideja nāk pavisam vienkārši. Kādos Jāņu dienā, ļoti augstā dienā, 4 meitenes peldkostīmos plus 8 grādos Lietu dejoja uz kuģīša. Un viņa priekšā parādījās galva Daugavā. Tad es nobremzēju kuģīti un saucu galvai, ej, vai uzpeldējis. Un tad meitenes palūdzu iebļauties, kad viņas iespiedzās no ūdens izlīda roku un pamāja. Un šādā veidā sapratām, ka viņš pelda. Nākošajā dienā bija ļoti silts atkal. Un sagušie Jāņu bērni saka, kapteini, nestāsti par tiem līķiem, stāsti kaut ko jauku. Un tad es stāstīju, kā parādījās tā galva meitenēm dejojot, tā ļoti interesanti. Un nākošajā dienā pa kalnu nāca jauns, simpātisks, skaists vīrietis un smaidīja. Es teicu, labdien, ko vēlējieties? Es neko nevēlos, es tikai vēlējos pateikt, ka es esmu tā galva, ko jūs stāstiet apotniekiem. Lūk, un es vaicāju, var pārpeldēt? Jā. Un tā aizsākās tā tradīcija par šo Daugavas pārpeldēšanas festivālu, un 9 gadus notiek, un ne gadu nav izlaists? Nē, izlaida pandēmijas laikā, mums piegrieza skābekli. Tā, diemžēl. Bet pēc tam tātad 8 reizes ir noticis. Šodien bija 18 dalībnieku, vai tas ir daudz? Tas ir ļoti patīkami. Paskatieties, visi bija labi peldētāji. Un visi beidza distanci. Protams, pirms pandēmijas pēdējā gadā mums tā līkne bija ļoti strauja. Mums bija 75 peldētāji. Bet pēc tam viss piezemējās. Un pats galvenais ir laika apstākļi. Šogad vienkārši laiks mūs lutināja. Tātad satiekamies Daugavas pārpeldēšanas festivālā.